Sveiciens visi, kuri mums slēdzās klāt. Laiks mūsu otrajam TikTok live video. Sveiciens visiem, kas mums slēdzās klāt. Prieks jūs visus šeit redzēt. Ļausim nedaudz laivam ieskrieties un jau pēc brīža sāksim mūsu šī vakara sarunu. Sāksim mūsu šī vakara sarunu un es noteikti nebūšu viens. Man sauc Artis Ozoliņš. Noteikti varbūt esat klausījušies raidījumu Digitālās brokastis Latvijas Radio 1 un Radio Naba. Tāpat arī gatavoju saturu LSM.lv, oficiāli LSM.lv autors tehnoloģiju sadaļā. Un šodien mēs runāsim par gudrās mājas ierīkošanas ABC. Tā, Agris saka, ka neko nerāda. Kāpēc neko nerāda? Pats sevi redzu. Tūlīt arī pieslēgsim klāt mūsu šī vakara viesi, kas būs Edgars Fresh. Noteikti esat arī viņu šur un tur redzējuši TikTokā. Jā, visi ziņo, ka viss ir redzams, visu var redzēt patiešām. Un, jā, tiklīdz Edgars man pieslēgsies, tā mēs parunāsim par gudrās mājas ierīkošanu, par pašiem pamatiem, kā lai jebkurš no mums var ierīkot sev gudro māju, un lai ar ko sākt, kas ir labākie gadžeti, kurus izmantot, no kuriem vislielākais labums ir. Jā, tā kā Edgars mums drīz pieslēgsies, viņš ir notestējis, ja nemaldos, vairāk kā 70 gudrās mājas ierīces. Viņš varēs pastāstīt praktiskā līmenī un ļoti priecāšos, ja jūs sūtīsiet arī savus jautājumus komentāros un varēsim kopā ar Edgaru atbildēt par tām gudrās mājas ierīcēm, kuras ir vērts ierīkot. Tā skaitā ne tikai mājā, bet arī kā vēstīja mūsu arī virsraksts, arī padomi bloķinē. Tā, tagad mēģinam pieslēgt Edgaru. Edgar, ja tu mani redzi, ja tu mani dzirdi, tad es tevi izsaucu. Un tūlītās mēs mēģināsim tevi arī pieslēgt. Tā, mums ir komentārs, ka precīzāk vairāk kā 100 ierīces. Jā, super, ļoti labi. Jā, tikmēr pastāstīšu par savu pieredzi, kamēr gaidām Edgaru. Man pašam ir tāds, pats pamatiņš. Man pašam mājās ir Google Home Mini 3 ierīces izvietotas visapkārt dzīvoklim. Un attiecīgi ir pāris gudrās spuldzes, un tad ir dažādas skaņas ierīces vēl, kas ir savienotas ar televizoru, tie skaitā ar Xbox, un to visu var smuki sajūt kopā Google Home. Bet tas ir tāds absolūts iesācēja komplekts. Un tikmēr droši sūtiet savus jautājumus komentāros, kas jums ir par gudrās mājas ierīcēm. Būs forša saruna, mēģināsim iekļauties stundā. Pagājušajā sanāca pāris stundai, kad runājām par elektroauto. Starp citu, to sarunu varat izlasīt LSM.lv tehnoloģiju portāla tehnoloģiju sadaļā precīzāk. To sarunu varat izlasīt LSM.lv tehnoloģiju portāla tehnoloģiju sadaļā precīzāk. Un tur ir arī aprakstīts izvilkums labākās sarunas vietas par elektroauto izmantošanu, kā labāk dzīvot ar elektroauto ziemā. Par to visu varat lasīt arī LSM.lv portālā. Tā. Alexa nevar savienot ar... Tā. Alexa nevar savienot ar PlayStation
Tā. Es Alexa nevaru savienot ar PlayStation. Saskāros ar to, ka ir televizors pat arī atbalsta saslēgšanos, tam pat ir arī Google asistents iebūvēts. Un ar visu to saslēgt nevar, jo ir dažādi šeit regional settings, attiecīgi valodas un valsts iestatījumi. Un tur vienkārši nevarēja sajaukt kopā. Tīri tehniski televizors pat atbalsta, bet tā normāli saslēgties un izmantot arī viedās funkcijas īsti nevarēja. Tad par laimi ir viena starpierīce, ar ko es savienojos. Čau, čau! Sveiciens visiem, kas slēdzās klāt. Gaidām Edgars Fresh, kurš cerams ir kaut kur te pateicis stūra. Rakstīja Edgaram pirms brīža, viņš skrien no sporta zāles. Gan jau, ka būs enerģijas pārpilns, varbūt kaut kur aizkavējies kādā korķī, bet pavisam drīz arī noteikti sāksim sarunu par gudrās mājas ierīcēm. Tā kā droši sūtiet savus jautājumus komentāros, mēģināšu tos visus piefiksēt, lai mēs varam iet cauri. Es atšķirībā no pagājušā sarunas gribu daudz vairāk iesaistīt jūs, skatītāji, uzdodiet savus jautājumus komentāros. Uzspēlēsim kādā brīdī arī kādu spēli par gudrās mājas ierīcēm. To visu mēs mēģināsim šovakar izdarīt. Bet jā, šobrīd mēģināsim palaist, kamēr gaidām Edgaru, mēģināsim palaist kādu pollu, quick poll, ātrā aptauja. Tūlītās palaidīsim aptauju. Tā jauna. Nē, šitā mums ir vecā. Šito mums nevajag. Elektroauto īpašnieks mēs vairāk neesam. Tas mums ir iepriekšējais. Redz, kur mums būs jaunā aptauja. Vai tev mājās ir kāda gudrā ierīce? Tad jau mēs parunāsim sīkāk ar Edgaru, kas tad ir gudrās ierīces, kas nav gudrās ierīces. Tā, palaidīsim uz 5 minūtēm. Redz, kur. Jā, Edgars Fresh arī te būs. Gaidām viņu, vajadzētu būt pavisam drīz. Bet tikmēr var aizpildīt aptauju, lai mēs saprastu, ar ko tad mēs šodien sarunājamies. Vai jums mājās ir kāda gudrā ierīce? Jā, nē. Atzīmējiet, būtu interesanti redzēt arī jūsu pratību, jo man šķiet, ka šīs ierīces arvien vairāk ienāk mūsu ikdienā. Tā skaitā arī ierīces no Ķīnas, kas ir cenu ziņā daudz pieejamākas un, protams, uzreiz ir tā forša, ka par nelielu naudas summu es varu kaut ko gudru mājās izdarīt, kur var redzēt aptauju. Man šobrīd aptauja rādās kā tāda maza aptaujas ikoniņa kreisajā augšējā stūrī. Tas ir labs jautājums, kā tas izskatās no skatītāja. Atradi, super forši. Atzīmēja, tad vai jums mājās ir kāda gudrā ierīce. Un pagaidīsim vēl 5 minūtes. Tā jau ir tās pieklājības 15 minūtes ir jāpagaida. Tikmēr varam iesildīt šo laivu, iesūtiet savus jautājumus par gudrās mājas ierīkošanu, varat atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Ja Edgars nebūs, tad es intervēšu sevi. Jautājumu un ir pats arī pietiekami daudz esmu interesējies. Tā skaitā mums arī raidījumā digitālās brokastis ir bijusi saruna par gudrās mājas ierīkošanu. To noteikti varat atrast arī Spotify arhīvā vai vienkārši ierakstot digitālās brokastis.lv. Šīs domēns arī strādā. Atradīsiet visu mūsu plašo sarunu arhīvu, kādas tik tēmas mēs par tehnoloģijām neesam noklājuši. Tā, skatāmies. Kur Megija mums sūta jautājumu, vai Robītis putekļus arī skaitās gudrā ierīce. Redz, kā Megija, man putekļus uzkačājas bicīti, tricīti un visus pārējos muskuļus. Mums klāta Fresh. Es ceru, ka mums pētrīt dabūt. Kā jūties? Čau! Kā jūtos? Ļoti labi pēc sporta zāles, ļoti labi. Nebija bijis 2 nedēļas. Vai tu man dzirdēt, Gar? Jā. Ok, super forši.
ka tieši šodien biju basēnā. Izstāst, ka mums ir kāda, tu man ceru, ka Dievu nostāties smuku. Sākt ar sarunu, nēšu uzvēlēt, esi smuki visu ekrānu kā galvenais runātājs, jo es šeit vairāk būšu tādā sarunu partneru lomā. Pamēģināsim to izdarīt. Pagājušreiz man kaut kā baigi aizķērās tas viss, un vienā brīdī es biju pa pusi ekrānu, tad runātājs bija pa pusi ekrānu, un tā nesanāca. Saprīt, ka tev ir ar TikTok laiviem iepriekš. Es praktizēju šo vanu. Šitā būs labāk, varbūt bez austiņām. Jā, man izklausās ļoti labi. Es arī bez austiņām māku. Jā, ok. Es vienkārši nezinu, tas mikrofons tāds, ok. Te jau uzreiz labie jautājumi. Kā mēs iesākam? Super. Redz kā, mēs esam side by side. Ļoti labi. Izstāst, ka mēs esam gatavi. Varam ķerties klāt pie mūsu šodienas sarunas. No oficiāli tevi iepazīstināšu. Es gan domāju, kā tevi pieteikt. Cilvēki te noteikti zina, kā Edgar Fresh, kas ir tavs nicknames, draudzene, te noteikti pazīst arī kā Edgar Freščenko. Prieks, ka tu esi šodien mums pieslēdzies, un mūsu šodienas tēma ir, kā ierīkot gudro māju, tā skaitā arī padomju bloķenē, jo varbūt tas ir tāds stereotips, ka tikai privātu māju var padarīt gudru, arī dzīvokli var padarīt gudru. Tas ir mazais spoilers. Es domāju, ka to mums šodien saruna patiešām arī pierādīs. Un redz, kur Edgar es palaidu, pirms tu pieslēdzies, es palaidu aptauju, vai tev ir kāda gudrās mājas ierīce, un visi 100% ir atbildējuši, jā, patiešām ir. Tā kā izskatās, ka šī tēma šodien varētu labi iegriezties. Un noteikti gaidīsim arī, dārgie skatītāji, no jums jautājumus šeit pat lejā. Mēģināšu kādā brīdī tiem pieķerties un iziesim arī tiem cauri. Bet, Edgar, kas tu šobrīd esi? Tad, kad mēs pirmoreiz tikāmies, es tev pieteicu kā YouTuberi. Un toreiz mēs šeit runājām par naudas taupīšanu, naudas pelnīšanu. Un tagad es ar tevi runāju par tehnoloģijām, un tu tagad vairāk esi TikTokers un Instagram satura veidotājs. Kāda ir tava evolūcija? Jā. YouTube'ā varbūt kādu dienu es atgriezīšos, bet par to labāk vēl neko uz priekšu neteikšu. Bet šobrīd es esmu students, laikam galvenokārt, jo šodien kā reize atsākās studijas. Tie, kas man ir sekojuši ilgāk, atcerās YouTube laikos kaut kur ap 20. 21. gadu. Es tieši pievērsos, es uztaisīju vienu YouTube video par gudro māju, tad es pats tur eksperimentēju, man bija daudz brīva laika, bija Covid, un cilvēki neko nedarīja, visi tupēja mājās, un es arī pasūtīju kaut kādu pirmo Wi-Fi ierīci no AliExpress, protams, kur tad citur, un tā lēnām es par to esmu veidojis saturu, bet man tāds sajūta, ka YouTube'ā cilvēki bija pieraduši pie mana cita veida satura, kā tu teici, par naudu, vēl tur par ēdienu, par veselīgu dzīvesveidu, kaut ko tam līdzīgu. Bet tad TikTokā man ļoti veiksmīgi sanāca par tehnoloģijām vairāk veidot saturu. Te ir tāda atsaucīga auditorija, tāpēc es te arī visaktīvākais šobrīd esmu. Un jā, kopš tās pirmās, laikam, tas arī bija Sonoff slēdzīts gaismām, ko es nopirku, kopš tā esmu turpinājis visu kaut ko foršu eksperimentēt. Un tā mēs šodien te runājam arī par gudro dzīvokli, ko es te rādu TikTokā. Ok. Noteikti izrunāsim visās detaļās. Izstāst, ka mums ar internetu savienojumu arī ir labāk vairs tik ļoti nelagot. Tā kā prieks un atbildot jau uz zvejnieku jautājumu, sabiedrisko mediju portāls ir lsm.lv. Neesam valsts iestāde, tā kā redz kā. Cilvēki brīnās, ko darām TikTok tiešraidē. Šodien TikTok tiešraidē pastāstīsim par gudrās mājas ierīkošanas pamatiem. Un varbūt arī ķeramies pie tā, Edgar, nav ko runāt aplinkus, ja tā šodienas tēma. Pieteikumā, kamēr gaidījām vēl tevi, es teicu, ka tu esi notestējis vairāk kā 70 ierīces. Čau! Kāds tāds mazo draugu? Nuggets. Nuggets? Tas ir cat nuggets, nevis chicken nuggets.
Jā, nu viņš ir tādā krāsā kā chicken nuggets. Ļoti labi. Bet kā ir, Edgars, cik daudz ierīces jau šobrīd esi notestējis? Tu esi skaitījis līdzi vēl kaut kur kalendārā ar svītriņām? Zini kā, man bija iepriekš citā vietā, ne, man bija video studija, kur man bija pāri 40 ierīcēm, ja nemaldos. Tagad man ir nedaudz samazinājies bet arī diezgan, nu, kaut kādas 25, 30 varētu būt. Ja visas gaismas saskaita sensorus, kaut kas tāds. Nav baigi traki, jo, nu, man te ir, principā, 2 stabu dzīvoklis un, kas tur vannas istabā vēl kaut kas, un gaitenī. Principā, nu jā, tās gudrās mājas sadalījums būtu 4 tās istabas, vai ne? Man ir vannas istaba, priekšnams hallway, kas man saucās, lielā istaba, īstenībā 5, jo studijas dzīvoklis, un tad te ir sadalīts virtuve un dzīvojamajā istaba, un tad guļam istaba. Izcili. Iziesim cauri. Man šeit, ka šis ir tāds tipisks piemērs. Cilvēkam dzīvoklis, 2 vai 3 istabas, un tad gribās kaut ko stilīgu tajā visā ieviest. Nu, izved mūs cauri. Mēs šobrīd ieietu tavā dzīvoklī pa parāds durvīm. Durvis vaļā, Edgars saka, welcome to my crib, tā kā savulaik MTV, vai ne? Izvadā pa savām un pastāstīja par savām gudrajām ierīcēm, ko mēs varbūt pat nevarētu uzreiz ieraudzīt. Kaķis jāpabaro no sākuma, pagaidi. Pabaro. Tā jau ir, tie kaķi bieži. Ienākot iekšā, man ieslēdzās, man ir hallway vienkārši, man viens no, laikam, populārākajiem par gudro māju video, kad ir tie Sonoff relēji, kas ir iekšā esošajā slēdzī. Vienkārši savienoju vēl vienu relēju, kas visu laiku, kuram ir tā strāva pienāk. Viņš savienojies vai no ar Wi-Fi vai Zigbee, kā kurš tur ir gan Sonoff tur R3 mini un Sonoff Zigbee mini. Abus divus es testēju. Strādā lieliski, vispār neatslēdzās nekad. Un tie man ir savienot. Jā, tā pirmā gaisa vienkārši ieslēdzas no kustības sensora. Bet, protams, arī, ja tu gribi ilgāk, tur ir arī spogulis. Ja gribi saģērbties, tad var piespiest pogu un vienkārši paliek tā gaisma ieslēgta. Ok, bet tas tev ir ierīkots jau tā kā esošajā slēdzī, kas tev jau bija dzīvoklī, vai tu ieliki jaunu? Jā, man tas bija, laikam, tas interesantākais, kad es sāku pētīt par šādām te lietām, ka ir tie relēji un Sonoff vispār tā kompānija, kur ļoti radošas ierīces taisa. Tagad jau citas kompānijas, kas vēl visu kaut ko, vai ne? Bet Sonoff ir tāds, man liekas, jau 17. gadā, vai kad viņi sāka, ļoti entuziastiem iepatikās, jo viņus tur var hakot, visu kaut ko lādēt, citas programmatūras virsū un tā tālāk. Un tad arī, jā, man lielākā daļa ir no Sonoff. Ne viss strādā perfekti, spuldzes man nepatīk, bet visi slēdži no Sonoff ir vienkārši lieliski. Ok, reku tehniķis mums raksta, klātbūtnes sensori esot daudz labāk nekā kustības sensori. Jā. Nu, protams, tā jādomā vienmēr arī budžets. Lielajā istabā šobrīd jau man ir uzstādīts visdārgākais, kas ir pieejamais, viskrūtākais. Es tagad taisu video par viņu tieši. Tas Akara klātbūtnes sensors FP2, ko pagājušajā gadā izlaida, un visi ir vienkārši starā, un viņš tiešām strādā kā maģija. Nu, ir savas problēmas, protams, diemžēl nekas nav perfekts vēl, bet minimāli atslēgt. Tā kā tiešām tu vari sēdēt stundām ilgi dīvānā, un tad gaisma paliek ieslēgta. Varbūt vienu reizi 3 stundās viņa izslēgsies un tā. Izskaidro iesācējiem. Klātbūtnes sensors, viņš tā kā visu laiku čeko vai kaut kas istabā kustās. Kā tas strādā? Jā, tā tad ir 2, 3 tipi. Nu, principā sadalīsim 2 tipos. Ir PIR, jeb Passive Infrared sensors. Tas ir tas parastais, ko mēs esam pieraduši pie ieejas durvīm, ieslēdzas gaisma. Man bērnībā tētis bija uzlicis vai ne pie privāta mājā. To mēs visi zinām ar sensoru parasto. Bet tas ir pasīvs, tas nozīmē, ka viņš, kad es izstaroju siltumu
un kad tas uztver to siltumu, tad tas iedarbojās. Un tad ir, viņu var uz baterijām likt, viņš ilgi turēs, jo viņš ļoti maz enerģiju prasa, jo viņš nav visu laiku ieslēgts. Un tad ir otrs tips, kas ir kvalitatīvāks, kas ir šie te vai nu mikroviļņu vai milimetra viļņu sensori. Šie te milimetra viļņi tagad ir populārākais, tas Akara. Bet arī var redzēt, kas ir ne ar Wi-Fi savienotas ierīces, vai ne? Man pieņemsim, kāpņu telpā ir mikroviļņu sensoru gaismas. Tās atšķirās, ka viņas, tu vari neredzēt to pašu sensoru. Viņš var būt iebūvēts iekšā zem plastmasas tai gaismai. Tad bieži, ja tu redzi, ka gaisma ieslēdzas, bet tu neredzi sensoru, tad tā būs visticamāk mikroviļņu sensoru gaisma, un viņa nedaudz labāk to klātbūtni uztver. Un tad tur atkal var būt specifika, ka viņi netik ātri noreaģē. Tad, piemēram, šis Akara, kas ir milimetra viļņu sensors, pirmais modelis viņi izlaida, cilvēkiem ļoti patika, ka viņš uztver to klātbūtni, bet viņš noreaģē tikai, pieņemsim, 5 līdz 8 sekundes pēc tam, kad tu esi ienācis telpā. Un tas nestrādā, ja tu gribi ieslēgt gaismas uzreiz, kad tu ienāc, vai ne? Tad tev vajag apvienot. Un tad šī te otrā versija ir revolucionāra ar to, ka viņa nostrādā gandrīz uzreiz. Es teiktu, sekunde nobīdi, kopš es ienāku šeit istabā, man ieslēdzās gaismas. Un, jā, tad man te ir pa zonām sadalīts, es tagad nevarēšu nodemonstrēt, jo es esmu ieslēdzis visas gaismas priekš filmēšanas, bet principā es izēju ārā no virtuves zonas, un man izslēdzās virtuves gaismas, tad man ir TV zona, un te malā ir tas rakstām galda zona, kur ieslēdzas rakstām galds, kad es apsēžos. Šobrīd, jā, viņš ir ieslēgts. Tas tā kā mazas kastītes, ko tu saliec, kā tā izvietošana notiek. Man šķiet, ka šī ir viena no tām atslēgām, lai tiešām sajustu to mājas gudrumu. Jums jau gribās, lai lietas notiek šitā automātiski. Jo viens ir tas pamatlīmenis, ko es tagad, ar ko es iesāku, un tas ir, ka tev ir šīs te pogas, slēdži, ko tu vari ar telefonu vai ar balsi ieslēgt. Tikko ieliku video šodien par to, kas manai draudzenei visvairāk patīk. Varbūt redzēji, ka ir tā viena podziņa, kur ir savienota vai no ar Wi-Fi vai ar Zigbee, ar 1, 2, 3, 4 gaismām. Un piespiežot vienu pogu, viss ieslēdzas. Paturot to pašu pogu, viss izslēdzas. Vēl var double kliku uzstādīt, ko tu gribi. Un tad tas nākamais, kā tu saki, automātika, bet tas ir, es tagad pēdējās 2 nedēļas mēģinu savienot un izveidot šīs automatizācijas, un tas pats sarežģītākais. Jo vienam cilvēkam ir vieglāk, tev ir paredzamākas darbības, un tad ar 2 cilvēkiem ir ok. Šis te, man liekas, Akara sensors ļoti labi strādā ar 2 cilvēkiem. Viņš var uztvert vairākās zonās vienlaicīgi līdz 5 cilvēkiem. Un arī dzīvniekus atpazīst, pieņemsim, kad kaķis skraida pa istabu, tad gaismas neieslēdzas iekšā, tikai kad mēs ienākam. Nagets mums sūta sveiciens fonā, ļoti labi. Atgriežoties pie mūsu tās sarunas gaitas, mēs ienācām iekšā, tad mums saklausīja, ka ir gaismas, mums ir sensori, kas uztver klātbūtni, ir arī slēdži. Ved mūs tālāk, kas vēl? Sensori, durvju logu sensori un jā, tās 2 foršas lietas, par ko var parunāt noteikti. Tev tehniķis sūta sveiciens, ka viņš arī ir aktīvs gudrās mājas izmantotājs, ka varat uztaisīt kādu projektiņu kopā, tā kā varu pēc tam iečekot tehniķi. Tu pieminēji durvis? Tehniķis raksta, ka Akara nav labs, bet viņi ir varbūt padārgi, bet viņi ar Apple Home strādā, un viņiem ir ļoti labs atbalsts tā kā ar visām platformām. Tu jautāji, ko tu jautāji? Tu pieminēji gudrās durvis. Nē, ir durvju un logu sensori. Tie ir gan drošības... Pastāst par durvju sensoriem. Mēs esam varbūt vairāk to dzirdējuši visās mājas drošības sistēmās, bet te man patīk arī tur ļoti reklamē ļoti dārgas drošības sistēmas, šīs te apsardzes sistēmas mājām, ko pieslēgt, bet patiesībā jau šos te pašus
Sonoff sensorus, kara sensorus var izmantot arī drošībai. Piemēram, ja es neesmu mājās, man ir uzstādīts, ka tagad man ir pat kamera uzstādīta, kas ieslēdzas tikai tagad, kad es neesmu mājās, jo, kad mēs esam mājās, tad negribam, lai filmē. Un, nu jā, tad ieslēdz šis te signalizācija, kur ir tā, nu jā, par skaļruņiem mēs vēl parunāsim, bet bieži vien tajās pašās gudrās mājas hubā, ja, es nezinu, kā latviski pateikt, tilts hub. Centrāla varbūt hub. Centrāla. Nu, principā man hubs ir serveris šobrīd uzstādīts, kuram ir pievienots viss tas Zigbee uztvērējs. Un jā, ieslēdzas viņam signalizācija, līdz ko mēs neesam mājās. Tad viņš vienkārši sāk spīkstēt, var uzlikt, lai gaismas tur sarkanā krāsā iedegās. Bet jā, otrs variants, durvju logu sensori arī, kad attaisa durvis, tad uzreiz ieslēdzas gaismu. Bieži vien tas strādā ātrāk nekā ar šo te kustības sensoru. Piemēram, interesanti. Visu kaut ko tu var pieprogrammēt klāt, ja tās durvis attaisās un tas neesi tu, tad tur var palaist visādu skaļrunī, visādu tur alarmu un tā tālāk. Un, man pašam ir vienkārši Wi-Fi kamera mājās, kas uzlikt uz izēju un ļoti ērti uzreiz, ja kaut kas notiek, te uzreiz, tā kā tu saki, pat nevajag varbūt uzreiz apsvērt sistēmu, dažkārt pietiek, ka šādi vienkārši iznāk, tad uzreiz atnāk notifications, ka kāds ir ienācis tavā mājoklī. Tā kā tas, tādā ziņā es tev piekrītu, ka māja var aprīkot, es gan par to drošību mēs varbūt arī varam parunāt, bet kā reiz tieši šodien es lasīju, ka Minnesotā, tas ir, protams, ASV, un tur ir privāta māja rajons, un tur zagļi, starp citu, arī paliek daudz gudrāki. Viņi izmantojot šobrīd Wi-Fi jammerus, bet nevis tā, ka tev signāls tiek apslāpēts mājās, bet ka tev māja šo te Wi-Fi tīklu vienkārši pārlādē uz kaut kādu brīdi ar tik daudz savienojumiem, ka viņš nespēja pildīt to pamatu funkciju, tai skaitā arī, piemēram, nenostrādā, kā es minēju, tā gudrās mājas kamera un nepadod tev tā kā notification, ka kāds ir ienācis iekšā. Tā kā, nu, zin kā, mēs varēsim vienā brīdī par to vēl sīkāk paspriest, bet, nu, zin, dažkārt šeit, ka tas Mr. Bean metodi, ka viņš uzlika slēdzienu savai automašīnai ārpusē, vienkārši nevis aizslēdz kā parasti atslēga. Tas pat dažkārt šeit kā labs backups tajā brīdī, kad visi iet greizi, un tehnicis mums raksta, ka Flipper Zero džamo visu. Par to arī dzirdēts. Kāds tavs pārdomas par drošību? Vot mēs gribam notestēt šobrīd. Es Elvisu uzaicināju, viņš atnāks pie manis ciemos un ar manu atļauju pastīsimies, kas notiks. Tā kā, ja nedod nekādu piekļuvi, vai viņš tiek klāt manam Wi-Fi tīklam. Es pieļauju, ka jā, jo, nu jā, man ir ierīces uz Wi-Fi, kāds tur minēja, ka Zigbee vajag izmantot, kas ir tas tieši... Nu, teiksim, neradīts gudrajai mājai, bet šobrīd visvairāk izmanto priekš gudro māju signālu pārraides. Tas varētu būt labs risinājums, bet, nu, jā, es domāju, ka visiem ir tomēr Wi-Fi ierīces. Jo pamatā tu pirmo reizi to izdzirdi, tu nopērci to spuldzīti, un lai tev nekas cits nav jāpērk, tev tas būs Wi-Fi gan jau. Un, jā, tas ir labs jautājums. Vai kāds viņu var džemot, to mēs notestēsim drīzumā. Neko tehnicis mums raksta, ka Zigbee arī džemo, jo strādā tajos pašos 2,4 GHz. Ok. To es nezināju, jā, 2,4 GHz, bet viņam, cik es saprotu, vienkārši tad mazāk tā datu apjoms, ko viņš sūta visu laiku. Būs interesanti. Noteikti uztais to video par dzīvokļu uzlaušanu. Mums, starp citu, ar Elvis būs šo piekdienu digitālās brokastī saruna par deepfakeiem. Tā kā populārs viesis arī prieks, ka attīstās mūsu tehnoloģiju satura veidotāju komunu. Tas ir kruti. Ok. Par gudrajām durvīm īstenībā tu jautāji, un šeit ir tāds arī drošības jautājums. Man tagad ir izvēle, es neesmu uzstādījis, jo tur arī nedaudz jāsakrāja, vai ne? Ir variants uzlikt kaut kādu pa 120 eiro šobrīd lētākās kaut cik normālās tās slēdzenes, kas uzliekās jau uz esošās, vai ne? Switchbot var nopirkt. Bet jā, tur atkal
jāskatās, kāda ir drošība. Un tad es uzticos diezgan Apple. Tagad esmu pārgājis jau pusgadu uz Apple. Un viņi tiešām piedomā, vai ne, lai viņi pat neļauj savā tīklā, savā sistēmā šīs te ierīces, kuras strādā caur internetu. Viņiem jābūt visam lokāli. Un viņiem šis te Apple Home, kā saucās tieši tas slēdzenē, ir HomeKits, jā, un tad ir Home, kad ar pulksteni un ar telefonu var atbloķēt durvis. Jo, viņiem esot kaut kāda drošība tur iebūvēta. Kas? Uz lokāciju balstīts vai uz NFC vairāk? Uz NFC, bet viņiem viss ir šifrēts, jā. Cik vispār? RFID NFC čipus var vienkārši uzhakot ar šo te fliperi attaisīt. Un tad viņiem, es domāju, ka varētu būt drošāk bišķiņ. Ir tāds. Un otrs jau arī zin, kas ir, kad tev ir tas uzlikts, piemēram, pinkods ārpusē, ka tu redzi, ka tā ir gudrā slēdzene, tad jau uzreiz pavarās domas, nezinu, zagļiem, kas iet garām. Es zinu, ka viņam tāda ir, значит, es varu pamēģināt kaut ko uzlaust. Un tad ir tādas slēdzenes, kuras pat neizskatās pēc gudrajām, viņas kā parasta slēdzene, bet tur ir tieši tas Apple HomeKey, viņš saucās. Mājas atslēga. HomeKey, jā. Un tad tu vienkārši pieliec pulksteni un durvis attaisās. Un tad, protams, ir backup atslēga gadījumam, ja, nezinu, izlādējas baterija vai tev nav pulkstenis vai telefons līdzi. Izstāst, ka mums vajadzēs uztaisīt vēl kaut kādu atsevišķu laivu un sarunu par fliperiem. Mums te panesās jau atsevišķa diskusija komentāros par to, ka maķītī visi ienīst fliperus, un es nezinu, vai tas ir pārbaudīts fakts vai nē, bet mums te arī kāds skatīties raksta, ka Rīgas motoru muzejā ar fliperi izslēdz kāds jaunietis visus ekrānus. Tā kā, redz, kā ir interesanti, jo vairāk mēs liekam apkārt gudrās ierīces, jo arī iespējams līdz ar to vairāk kaut kāda riska parādās, ja mēs neesam nodrošinājušies par tiem. Jā. Par drošību vienmēr ir jādomā. Pirmais, ir noteikti, tagad es cenšos pāriet uz pilnīgi lokālu, šo te tīklu savai gudrajai mājai, lai nav tā, ka iet viss caur ķīniešu serveriem. Šobrīd laikam vēl, tieši tās spuldes man negrib caur LANu lokāli savienoties, bet tāpēc tās nomainīšu, bet pārējais viss jau ir šobrīd uz pašam sava servera, kas visas komandas sūta. Tas ir viens, bet par drošību tur ir daudz varianti, un nekas jau nekad nebūs pilnībā foolproof, vai nekā saka, bet to noteikti ar Elvis vairāk var parunāt. Ja kur tehnikas mums raksta arī, ka drošības iekārtas nevar būt bezvadu, attiecīgi tev ir lokālā iekārta. Ok, mēs apstājamies pie logu un durvju sensoriem. Kas vēl ir gudrs tavā mājā? Šobrīd radiatorus uzstādīju nesen, par to arī būs video, mums atnāca sūtījums no Ķīnas. Es sadarbojos tur ar internetu veikalu Ampere LV. Principā Džeks arī entuziasts, kas šo te ir uzstādījis vairākās dzīvokļos, un tad arī šo te internetu veikalu atvēris, kur pasūta no Ķīnas tādas foršākās ierīces. Kā tas kādā tu lietas virsū, līdzīgi kā draugiem grupas, tā ierīce, ko tu uzliec uz esošā radiatora, kā pareizi nosaukt, kloķīšana, ka viņš attiecīgi pats piegroza. Tas ir padara tev muļķīgo radiatoru par gudro radiatoru. Principā jauns, tu nomaini to kloķīti. Saucās Thermo Radiator Valve. Latviski Valve būs, mums vienmēr aizmirst to vārdu. Kāds var ierakstīt komentārus. Sāks par kloķi, bet ierakstīt komentārus. Radiator grozīklis. Viņš pats ar motoru. Tur setups bija interesants. Viņš tur norāda vienkārši atskrūvē veco, uzliec virsū, nedaudz pagriez, un viņš pats sajūt, ka tur viņi griez virsū, un viņš pats ar motoru aizgriežās ciet un noregulē tā kā vajag. Termoregulators sāks tehniski, tā arī varam saukt. Okay. Un kā tos radiatorus izmanto? Attiecīgi, tu, kad neesi mājās izslēdz un ieslēdz, kad esi, vai? Jā, un var uzlikt smart schedule, kad
kad vienkārši naktī, piemēram, mēs guļam, dzīvojamajā istabā nevajag siltumu, pa naktī ir augsts, tad ietaupa nedaudz enerģiju, siltuma enerģiju un naudu ietaupa, kas ir ļoti patīkami. Tad no rīta atkal, pieņemsim, var pat uzstādīt, šobrīd vēl neesmu uzlicis, šobrīd man ir vienkārši pēc laikiem, vai ne? Nu, aptuveni mēs ceļamies ap 8, tad arī ieslēdzas siltāks, un pa naktī tur var mierīgi nogriezt uz 17 grādiem, kamēr mēs guļam. Un tad, kad aiziet ārpus mājas, ja pusstundu neesi mājās, tad arī nogriežās temperatūra. Un tad, kad atnāc mājās, tad ieslēdzās atpakaļ. Tas ir ļoti forši. Šis ir labi. Šis ir labi un noderīgi, ja tev ir attiecīgi individuālie skaitītāji, gan jau, kas dzīvoklī piefiksē tā vēl siltuma enerģijas šo te patēriņu. Labojiet man, ja es kļūdos, bet, piemēram, tur klasiskajā bloķenē 9 stāvenē, tur visi maksā uz galviņām, tur gandrīz vai... Ja mēs par bloķenēm runājam, tur tas laikam nav nederējis, bet mums ir kopīgais katls, bet katrs pats var regulēt savā mājā. Tās ir moderno māju priekšrocības arī šeit. Ok. Kas vēl ir tavā dzīvoklī? Mēs tam visu kaut ko jau apskatījuši. Kas? Turpin, droši. Tad ir temperatūras mitruma sensori, kas arī iet roku rokā, jo temperatūras sensors tev ir uz tā radiatora it kā arī, bet viņš nav precīzs, jo viņš ir pie radiatora, līdz ar to viņš būs nedaudz siltāks. Tāpēc var savienot to pašu radiatoru galvas ar vēl vienu sensoru, kurš uz Zigbee strādā. Man tādi ir 3 vannas istabā guļam. Principā katrā istabā, kur var regulēt siltumu. Un tad siltums viņš to temperatūru nosaka no tā sensora, kas ir nedaudz precīzāk. Mitrums var redzēt vasarā ļoti labi, pieņemsim, kad jāatver loks vai kad šo te var iegādāties tur diffuser, kā sauc, es nezinu latviski atkal. Mitrumā izsmitina ūdeni, lai mitrāks gaisa. Vai tieši otrādi dehumidifier, kas padara nedaudz sausāku. Jā, un tad ir interesanti datus vērot. Man jau ir tāda līknīte pa mēnešiem var redzēt, kā temperatūra izmainās, kā mainās mitrums. Ziemā nedaudz sausāks, vasarā nedaudz mitrāks. Mums te Rīgā ir īstenībā nepieciešama bieži vien, jo iet virs 60% tas mitrums. Tad arī vajag, lietainās dienās logu labāk nevērt vaļā, kaut gan tad atkal gaiss nevēdinās, tad vajag vislabākais variants, man liekas, amerikāņi jau sen ir izdomājuši, viņiem visiem gandrīz mājās ir šie te, kādreiz bija tikai kondicionieri, tagad jau sāk uzstādīt siltumsūkņus, kas gan sasilda, gan atvēsina, gan izfiltrē gaisu, gan HVAC sistēmu, kas ir iekļauts vai ne, viss heating, ventilation and air conditioning. Tās lietas, diemžēl, nevar uzmaukt pa virsu vecai mājai. Tās ir jauno māju priekšrocības. Starp citu, tu piemini dažādas šīs te automatizācijas, un tur gaisa mitrs, gaisa sauss, un tad viena ierīce izslēdzās, otra ieslēdzās. Kas ir tā vieta, lietotne, programma, risinājums, kur tu to visu pārvaldi, vai arī tu ej atsevišķi pa dažādām lietotnēm? Ļoti labs. Tātad šis ir jāsaprot sākumā, jo to ir grūti sākumā varbūt saprast, un tad ir visi šie te protokoli, par ko mēs runājam, viens ir Zigbee, un tad ir daudz uzņēmumu, kas ražo šīs te, un viņi nesavienojās savā starpā. Tagad mēs te runājām, čatojām pirms tam, ka tas Matter jaunais protokols, kas grib atrisināt šo te visu problēmu, un visām ierīcēm, kurām ir šis te Matter zīmoks, viņām ir jāstrādā principā ar visu. Tu viņu var savienot ar jebkuru bāzi, kā tu viņu nosauc iepriekš šo te staciju mājas. Ja viņai ir Matter atbalsts, tad jebkura Matter ierīce ar viņu savienosies, kas ir forši, bet tirgu vēl nav daudz šīs ierīces. Viņām lokāli obligāti jāstrādā. Nav daudz ierīces un viņas ir dārgākas. Otrs, kas, manuprāt, ir jau šo problēmu ļoti labi risina, ir Zigbee 3.0.
Man ir ļoti daudz Zigbee ierīces, varbūt tikai 1 vai 2 Matter ierīces šobrīd. Un Zigbee 3.0 arī. Es atbildēšu to tavu jautājumu, vienkārši tāda gara piebilde, vai ne? Ir tie Wi-Fi visi, tad tev ir jābūt Wi-Fi routerim. Kāpēc Wi-Fi nav tik labs? Jo viņš sūta vairāk datus, un viņš noslogo tavu Wi-Fi tīklu, kur jau ir savienots tavs telefons, varbūt dators, televizors un tā tālāk. Un tad Zigbee ir nedaudz mazāk datus un ātrāk šo visu sūta, un tad tā platforma, kuru izmantot, ir, es teiktu, 2 labākie varianti, un tad ir tādi slinkie varianti. Slinkie varianti būtu Google Home vai Alexa, kas strādā izcili. Viņiem ir, tu vari arī, protams, uzstādīt šo hubu, kas lokāli sūta Alexai. Es īstenībā nezinu, kā Google dara, bet pārsvarā tu vari arī bez huba viņus uzstādīt, un tev tad caur viņu serveriem, caur internetu šīs te komandas tiek sūtītas. Google ļoti ierobežo, ko tu vari darīt, kādas automatizācijas taisīt, un Alexa diezgan labi ļauj visu kaut ko darīt, bet cik es esmu dzirdējis, viņiem ar privātumu tur ir problēmas un sūta datus un domā, ko tev kādas reklāmas rādīt un ko tev mēģināt pārdot. Un tad ir 2 mani mīļākie varianti, kas ir Home Assistant un Apple Home. Tad šobrīd man bija pašam izvēle starp šo, beidzot nolēmu iegādāties savu šo te serveri un labi, man atsūtīja iztestēt bez maksas, tādēļ man bija cita nedaudz izvēle, jo es gribēju mēģināt Home Assistant, tas tāds ļoti entuziastiem, tu vari uzstādīt viņu uz jebkā, ja tev mājās ir vecs dators, tu vari uzinstalēt uz viņa Home Assistant operētāju sistēmu, ja tev ir varbūt dažiem mājās ir šīs te cietie diski, NAS serveris, kas savienots ar tīklu, uz tādu arī var uzstādīt Home Assistant. Un viņš strādā ar visu, tur ir ļoti daudz izstrādātāji, kas mēģina viņu savienot ar visām ierīcēm iespējamajām. Un cilvēki saka, ka tur vismazāk problēmas. Kad tev ir Home Assistant, piemēram, tu vari paņemt vecu ierīci, ko tu iegādājies pirms 3 gadiem, un visticamāk viņi strādās ar Home Assistant, kaut gan viņi vairs neko citu nestrādā. Jo kāds izstrādātājs vai kādam arī hobijistam bija problēma, ka viņam tā ierīce nestrādā, viņš uzrakstīja tur kodu priekš Home Assistant, YAML tajā, ko viņi failus raksta, es pat nezinu, tehniski to visu neesmu iedziļinājies, bet jā, tas ir ļoti populārs hobijistu variants, kas strādā pilnīgi lokāli un cilvēki iecienīts. Tad otrs, pirms pāris gadiem šo te HomeKit izlaida Apple. Viņi arī rūpējās par to, lai tas tiešām būtu forši, ka viņi nelaiž jebkuru ķīniešu lēto ierīci tur klāt. Un tur ir, bet nu jā, tur ir no vienas puses vienkāršāk, no vienas puses sarežģītāk. Es esmu izvēlējies šobrīd HomeKit tādēļ, ka man šis serveris, uz kur es visu uzstādīju, ir arī no Sonoff. Man atsūtīja Sonoff iHost serveri, un uz viņa var ielādēt arī gan Home Assistantu, gan arī šo te Apple vārds. Jā, Apple tur ir interesanti. Es pats līdz galam vēl nesapratu šito nesen, jo viņiem ir tās savas ierīces, bet parādījās iespēja, kāds foršs izstrādātājs uztaisīja jau pirms pāris gadiem tādu Homebridge home tiltu, kas ļauj savienot visas ierīces, kas nestrādā ar Apple Home, ar Apple Home. Un arī lokāli un ļoti forši strādā. Līdzīgi kā tāds... Laikam pierādās tā Apple filozofija par to, ka viņi savā ziņā ir tāds roždārs ar augstām sienām, kurām grūti pārlikt pāri. Rekur tehniskā reizes raksta, ka viņš tikko uz Home Assistant esot uztaisījis, ka vadās iekārtas pēc Nord Pool biržas cenām. Tas izklausās šitīgi krūti, ja tu vari veļ mazgāt pa lēto. Jā, kāpēc es izvēlējos HomeKit un Apple Home šobrīd? Viens tas, ka uz šī te iHost it kā var uzstādīt arī Home Assistantu, bet viņš tur
ir kā dokeris, kas ir apakšprogramma, tur nevar to operētāju sistēmu tik vienkārši uzstādīt. Un tad Homebridge tur bija vienkāršāk, un es tā kā esmu pārgājis uz Apple Home, un draudzene izmanto Apple produktus. Viņai tas ir vienkāršāk, un iespējas ir patiesībā nedaudz citādāk tam visam pieiet, bet tikpat daudz, es teiktu. Jo uz tā Homebridge ir ļoti arī daudz izstrādātāji, kas ir strādājuši arī, lai savienot ļoti daudz ierīces, lai ar to strādā visas, nezinu, tagad īstenībā daudz labas IKEA ierīces. Es aizgāju uz IKEA, sapirku pāris spuldzītes, iztestēt, strādā izcili, un, jo viņiem arī viss ir uz Zigbee bāzes, un man nav nekāds tas IKEA tilts, jo tad viņiem liek izmantot savu aplikāciju, bet es savienoju ar šo te Zigbee tiltu ar HomeKitu visu. Homebridge HomeKit, jā. Tur tās automatizācijas, kas man patīk, ka var telefonā taisīt, un tā ir Apple aplikācija, viņa strādā forši. Viņa ir vienkārša, bet tāpat laikā tur ir iespēja pārvērst šo te automatizāciju par shortcuts, un ja tu esi izmantojis shortcuts aplikāciju, tu varbūt zini, cik tā ir jaudīga, un tur viss izskatās, tur var skriptus veidot, un es tagad mācos programmēt arī, tā kā es skolā pabeidzu pirmo semestri C++, un tur if this then that, visi tie statementi un lūpi, ja, tur tas viss ir pieejams un nedaudz vienkāršākā formātā, tev nav jāraksta kods. Vispār Apple Home man patīk tas, ka nevienā vietā nav jāraksta nekas sarežģīts. Tu visu lietas pa klucīšiem, lai izdarītu šīs sarežģītās lietas. Tātad, piemēram, ja es esmu mājās, tur ir trīs lietas, kas ir automatizācijai. Ir šis te action, es neatceros vārdus viņā, bet kaut kāds iniciators, kāds mainīgais un tad darbība, kas notiek, vai ne? Tad, diezgan vienkārši. Jāizpild šīs te kastītes un tad viss notiek. Klau, es tev piedāvāju pamainam sarunas dinamiku nedaudz, un tā kā pulkstenis tuvojās 8, uzspēlējam pārvērtētas, nenovērtētas spēli, un pēc tam paskatīsimies, kāda temata no šīs spēles varbūt ir jāiztirzā nedaudz sīkāk. Tikmēr, dārgie skatītāji, atgādinu, ka šodien lsm.lv portāla TikTok Live ar mums kopā ir Edgars Fresh, TikTok, Instagram un arī YouTube satura veidotājs. Par to viņš pagaidām nestāst sīkāk, bet kanāls joprojām ir un ir foršs. Un ar jums kopā, protams, ir arī Artis Ozoliņš, digitālo brokastu podcastu raidījumu veidotājs un arī lsm.lv autors. Un sūtiet lūdzu savus jautājumus par gudro māju komentāros. Mēs visu kaut ko jau atbildējām, bet varbūt jums ir vēl kādi jautājumi, kas jūs tirda. Tikmēr mēs uzspēlēsim spēli pārvērtēts, nenovērtēts spēle ļoti vienkārši. Gan jau, ka es arī kaut kur redzējis un dzirdējis, es tev metīšu dažādas lietas, un tev jāsaka, vai tās, tavuprāt, ir pārvērtētas vai nenovērtētas. Šeit man bieži vien spēles dalībnieki prasa pārvērtētas, kur sabiedrībā, manās uzskatos un tā tālāk. Tas ir brīvi kā tu to redzi. Man patīk tāds sabiedrības līmenis, jo tad mēs varam nedaudz tā kā parunāt arī pēc tam sīkāk. Skatāmies, kā sanāk, un es tev metu pirmo vārdu, kas ir centrālais hubs, jeb centrālā šī te ierīce, kas visu savēl kopā. Tavuprāt, tās nozīme ir pārvērtēta vai nenovērtēta? Nenovērtēta. Nenovērtēts, jā? Ok, tur no tā mēs varam daudz izvilkt ārā, vai ne? Jā. Man ir jākomentē pagaidi. Nē, ja ir ko teikt, tad viss forši ejam tālāk. Balss asistents. Ja iespēja kontrolēt gudro māju ar balsi. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Ja māki izmantot, tad ir ritīgi labi. Bet man liekas, ka cilvēki nenovērtē pietiekami. Ok, ļoti labi. Tad mēs jau nedaudz pieminējām, tos var saukt par shortcutiem, par rutīnām, automatizācijas. Ja kaut kas notiek, tad kaut kas cits notiek. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Arī nenovērtēts. Vai ne? Man šeit, ja tur ienirst dziļāk. Gatavi, man liekas, iedzināties to uzstādīt.
Man šeit mazā atkāpe viena no krūtākajām automatizācijām, kas man bija, kuras pasaku balss asistentam Game Mode On, jeb spēles režīms ir ieslēgts, un man izslēdzās visas gaismas, ieslēdzās Xbox, un aizgāja foniņā AC/DC Back in Black, un visu, un reiz tu esi iekšā tajā īstajā scēnā un ainā. Kas ir tava mīļākā automatizācija? Tā nav automatizācija, tā ir scēna. Tu aktivizē to. Automatizācija notiek automātiski. Bet mans mīļākais, jā, šobrīd ritīgi prieku gūstu no tā kara sensora. Ja, īstenībā es viņu jau nedēļu vai 2 uzstādu, un visu laiku ir, jo, kad ir tāda iespēja, vai ne, jo viņam ir ļoti, iedomājies, viens sensors, kurā var sadalīt, cik gribi zonās. Nu, viņš ir tur, teiksim, 8x8 metri istabai tu vari maksimums sadalīt. Ja tev ir liela istaba, sadali 10 zonās, un katra tā zona ir atkal jauns triggers, lai ieslēgtu šo te automatizāciju. Vai nu tu izej no zonas ārā, vai nu tu ieej zonā iekšā. Vai arī, ja kāds jau ir kādā citā zonā, tad šīs nenotiek tajā zonā. Un tur var bezgalīgi daudz lietas darīt. Un tad viņam ir arī luksu sensors, kas ļauj arī pēc apgaismojuma, piemēram, es esmu uzlicis, ka loģiski pa dienu man gaismas nevajag, bet ap pulkstenes 2-3 tagad ir diezgan tumšs. Ja luksu sensors tur lasa, ka ir zem 50 luksiem, tad jau sāk palikt tumšs dzīvoklī, tad tomēr, kad atnāk uz virtuvi, tad gaismas ieslēdzās. Nice. Krūti. Jā, šīs lietas man arī ļoti patīk, ka tiešām, kā tu saki, tā ir automatizācija, nevis jau scēna, kur tu tiešām pielāgojies apkārtējai videi. Krūti. Labi. Es nesen uzzināju, man ir jau 30 pāri automatizācijas saliktas, un es dzirdēju, ka tam Apple Home limits ir 100, jo viņš ir uz Apple TV, tas kā tas hubs, un viņš vairāk nevar, es nezinu, kāpēc viņi uzlikuši tādu limitu, vai procesors nepavāk vai kas, bet es domāju, ka laikam tomēr jau būs jāpāriet uz Home Assistant beigās. Šis ir vērtīgi, bet tiem, kas ritīgi gribētu to aizrauties, vienā brīdī var arī apstāties. Ok, pirkt visu no viena brenda, ja viena zīmola. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Pārvērtēts, jā. Mūsdienās jau var visu kaut ko sajūgt kopā, vai ne? Nu jā, ja tev ir foršs, tas sākumā kāds teici hubs, tad jau var savienot visu kaut ko. Ok, super. Es mēģināju kaut kā labi noformulēt šo nākamo drošības mēri gudrajā mājā, ja padomāt arī par to, lai tavu gudrā māja ir aizsargāta. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Man šeit, ka jau komentāri no live stream, kas bija iepriekš, bija jau atbildi šo jautājumu, bet kā tu saki? Nu, pārvērtēts. Zini, kāpēc tāda atbildi? Tāpēc, ka tu jau saki, visi jau par to komentēja. Bet, vai tiešām es ar šo problēmu kādreiz saskaršos? Nu, tā kā. Es ceru, ka ne. Vai tiešām kāds man mēģinās kaut ko uzlauzt? Iespējams, bet mēs te gadiem ilgi šī te komūna, kas taisa šo visu, es neesmu dzirdējis kaut kādus stāstus internetā, ka kādam ir visa viņa sistēma uzlausta un viss ir slikti. Varbūt jāpalasa kaut kur. Man šeit, ka šeit var vilkt līdzības vispār kopumā ar sevis pasargāšanu interneta vidē ar tā pašām parolēm un visu pārējo. Mums kādu laiku atpakaļ ar Krivenči bija saruna, un viņš arī tāpat teica, kuram tad interesē, kas tur manā telefonā īsti ir, gribiet lauziet, gribiet nelauziet. Bet šeit neatceros tā kolēģa vārdu, tur bija viens no CERT, ja nemaldos, un viņš minēja piemēru par to, ka labi, viens ir tas, ka tu esi neinteresants, un tā varbūt māja šajā gadījumā ir neinteresanta priekš tā, čakara, lai uzlaustu, bet otrs ir, ka tevi un tavu infrastruktūru var izmantot jau tālāk, kā piemēram, tu pats saki, tev mājās ir kāds servers un tam līdzīgi, vienkārši izmantot šo computational power, lai darītu kaut ko citu. Un tā skaitā man šeit ir bijis arī
arī ir bijuši šādi tādi stāsti, kur cilvēku ierīces pat nelielā daļā, bet pārņem, lai raktu kriptovalūtas. Tas bija kādu laiku atpakaļ, kad kriptobums vēl ritīgi bija, kad, tā kā, es šeit laikam esmu kaut kur pa vidu. Ja man būtu jāsaka, es liktu kaut kur pa vidu, jo bija šī piesardzība, jo tomēr laikam ir jābūt. Zikā, jo vecāks es palieku, jo vairāk es par to domāju. Jo es kādreiz biju tāds, ko tur visi runā tā, bet tad es vēl ar Elvisu runāju un saprotu, tur viņš stāsta lietas, ko es nekad nebūtu aizdomājies. Tā kā, fiziskā drošība, tas ir galvenais, man liekas, bet noteikti vajag arī par to padomāt. Ir vairāk varianti. Viens ir, vienkārši pēc dārgākas ierīces, un tad uzņēmums sola, ka viss ir droši, vai pats uzstāda visus home asistentu un tā tālāk. Ok. Paņemam nākamo. Ierīces, kas atbalsta, es nosaucu populāros protokolus, pieminētais Zigbee, tas pats Matter, Z-Wave un citi. Protokolu atbalstošas ierīces. Pārvērtēts? Es domāju, tikko vienu stāstu. Man ir viens, labs draugs, kas bija man blakus vecajā telpā studijā. Viņš arī ļoti gudrs, bet viņš bija rītīgi pret visu to, ko es darīju. Viņš negribēja nevienu ierīci, kas ir bez vadiem arī. Te jau komentāros rakstīja. Ja grib drošību, tad taisa ar vadiem. Un, tad viņš ir savilcis visur, visām kamerām vadus, pats uzstādījis uz cietā diska, lai ierakstās, nekur nesūta tālāk šos datus. Un tad arī viņam tas viss likās smieklīgi, ko es daru. Tad es viņam parādīju home asistentu, un viņš saprata, ka kaut kas tur ir, kaut ko jau tur var uztaisīt. Bet, ir arī šie cilvēki, kas nekad tam neusticēsies, un tas ir pilnīgi saprotam, man liekas. Jā, un kaut kur jau arī pašām ierīcēm ir nedaudz jāparūpējas, jo es esmu tās filozofijas piekritējis, ka arī lieliem zīmoliem savā ziņā ir jāpadomā par to foolproof mehānismu, ka pat ja cilvēks sevi nepasargā, kā tu saki, viņam vienalga, ka ierīcē ir iebūvēts kaut kas iekšā, bet tas jau ir plašāks stāsts. Okay. Rūteris, protams, es te nedaudz biased esmu, man atsūtīja šo te rūteri, šo te Ubiquiti Unified Dream Router, bet viņam ir arī sava drošība, un ja tev ir tāds lētākais rūteris, tas arī ir diezgan traki. Šeit ir firewalls, tur papildus, un viņu iebūvēts. Un, viens ir tāda drošība, vienkārši, ka tu redzi un atpazīsti visas ierīces, kas tavā tīklā, uz parasti kaut kādu, tur, ko tev iedod interneta operators rūtera, tur vienkārši būs cipari, ko tu nesaproti, vai ne, MAC adrese vai kaut kāda vēl random cipari. Šeit viņš atpazīst un katru ierīci iedod viņai nosaukumu. Es redzu, neviena ierīce nav pievienojusies manā tīklā lieka. Interesanti, ka tu pieminēji rūteri, jo mans nākamā vārdu kombinācija ir labs Wi-Fi visā mājoklī, gudrās mājas kontekstā. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Underrated. Labs Wi-Fi ir ļoti laba lieta. Nenovērtēts noteikti. Par to, starp citu, bieži man šeit cilvēki nepadomā. Man bija ļoti līdzīgi. Man bija iepriekš dzīvoja Purciemā, arī 2 stāvu dzīvoklis, neliela platība. Man rūters bija vienā dzīvokļa galā un otrā dzīvokļa galā, it kā pat koridors savieno, pat nav siena starpā. Un ar visu to šādā bloku mājā, es pēc tam nomērīju. Otrā dzīvokļa galā bija ļoti, ļoti švaks internets, un dažkārt tāpēc arī man viena spuldzīte nepārāk labi norēģēja. Tā kā te patiešām par to ir vērts padomāt. Lētās, gudrās mājas ierīces, pārvērtēts, nenovērtēts. Un te es ielieku, te varētu, sicamāk, biežākās ierīces varētu būt Ķīnas gan jau, bet, lētās ierīces kā tādas. Nenovērtēts, jā? Zini kā, sākumā, kad es sāku, es neko nesapratu, es skatījos YouTube video, mēģināju saprast, un ir tie lielie YouTuberi, kas tur saka, pērc no šīs kompānijas, pērc no šīs, un tad es sāku redzēt kādus mazos YouTuberus, kas saka, kur ir Sonoff, kur ir tas, un es skatos 3 reizes lētāks, vai ne, un es domāju, kas tur ir atšķirīgs, un atšķirība ir tāda, ka viņi vienkārši sevi tik ļoti varbūt nereklamē, un viņi ir tādi
jā, vairāk tādai, tur hakeru, bet tādi tehniskiem cilvēkiem domāti. Un it kā jau, ja tu saproti, kā lietas strādā, tu vari ļoti ietaupīt. Man ļoti labs draugs, inženieris arī vienmēr man tādas lietas pastāstīja, kā viņš ietaupa naudu, vienkārši saprotot, kā kaut kas strādā, un tad nopērkot vienkārši, kur nav mārketings, viss pa virsu, vienkārši to labāko, lētāko variantu, vai ne? Un plus vēl bieži vien pasūtot pa taisno no ražotāja caur AliExpress un tā. Okay. Gudro ierīču atjaunošana un apkopšana. Un te saprotu dažādas ierīces, kas ir mājoklī. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Gudro ierīču apkopšana? Nu jā, tur bateriju, nomaiņa, vēl kaut kas, tur kāds firmware jāatjauno, ir tas viss kā tāds darbību kopums, vai tas ir pārvērtēts vai nenovērtēts? Updatējiet, lūdzu, savas ierīces, lūdzu! No visas sirds, lūdzu, tiešām. Man liekas, ka vajag updateot. Es neizlaižu nevienu updateu. Es nezinu, labi, ir cilvēkiem problēmas ar jaunāko updateu, bet es neesmu pats piedzīvojis. Laikam, varbūt tāpēc es tik optimistiski uz to skatos. Man vienmēr ir pārsteigums, cik daudz jaunas features, jā, te vēl mēs par audio sistēmu neparunājām, bet, piemēram, Sonos, kad es viņu nopirku, pirmās, kad es dabūju un nopirku to soundbāru, tur nebija, pieņemsim, tāda funkcija, ka es varu paturēt, kad kāda tumbiņa skan, jā, es paturu šito tumbiņu un arī sāku stāst tā pati mūzika skanēt. Sākumā tā nebija, es ieinstalēju update, pēkšņi tas ir. Tad ir tādas funkcionālas lietas, bet drošība ir pats svarīgākais šajos updateos, man liekas. Jo telefoniem katru, cik tur reizi ceturksnī, laikam, izlaiž drošības updateus. Un es teiktu, ka viņus obligāti vajag updateot reizi mēnesī restartu. Tas arī ir labs variants. Es teiktu, es restartēju līdz ko kaut kas sāk nestrādāt. Nav bijis tā, ka reizi mēnesī es kaut ko būtu ierēķinājis. Bet jā, update, līdz ko nav update, viss ir slikti. Man ir, diemžēl, kaut kādas nobrikotas ierīces, varētu teikt. Mēģināju uzhakot Sonoff tāds panelīts, ko var izmantot, tāds displejiņš, tur var visu kaut ko salikt. Es gribēju tur uzinstalēt kaut kādu Android aplikāciju un neizlasīju to, ka, ja tu viņu atslēdz to ADB vaļā, tad viņam vairs nenāk update. Un tagad man viņš principā ir, viņš strādā, bet baigies viņu savienot ar citām ierīcēm nevar un tā. Okay. Jā, update noteikti ir svarīgi. Mēs tos darām tikai tad, kad nestrādā, bet dažkārt ir vērts. Apple, man liekas, pēdējā gadā ir ļoti strādājuši pie tā, lai viņiem vairs nebūtu šie nelagotu, nebūtu bugi kaut kādi, kad viņi izlaiž jauno iOS versiju, piemēram. Jo kādreiz cilvēki tiešām sūdzējās, man draugam bijusi pieredze, ka vispār telefons nestrādā, bet tieši pēdējā gadā viņi ļoti cenšas, lai viss, kas tev iepriekš strādāja, lai tas nesaplīstu. Tāpēc... varbūt nogaidīju tur pirmo versiju, bet ielādēju otro, tad jau būs labi. Vai paliec, kā es vienmēr ieeju Redditā, izlasu fórumos, vai visi cilvēkiem strādā, tad ir droši lādēt iekšā. Par baterijām es esmu pārsteigts, cik maz man ir bijis jāmēr. Okay. Tas ir labi, jo es šobrīd skatos uz durvju zvanu un kameru reizē. Un tur arī ir dažādi risinājumi, kas, protams, ir ar vadu, kur tu ieliec vecā zvana vietā. Un tad ir risinājumi, kas ir ar bateriju. Un es vēl neesmu izpētījis līdz galam, bet vai ne? Man pat bija šaubas par tās baterijas efektivitāti. Ir variants, tagad daudz kameras tieši, kas ir caur interneta vadu, kur iet strāva, kā viņš saucās, tas Power over Ethernet. Tā kā tev viens vads, nav divi jāsūta, tad uzreiz nebūs Wi-Fi jāizmanto. Kamerām, ja ir iespēja tiešām uzstādīt gan ar vadu savienot elektrību internetu, noteikti to vajag darīt, jā.
Okay. Noslēdzošais vārds mūsu pārvērtētas, nenovērtētas spēlē, un tad pievērsīsimies skatītāji jūsu jautājumiem. Ja vēl kaut kas ir vaicājums, droši ierakstiet komentāros. Šeit man latviskošana arī bija problēmas. Angliski to sauc par learning curve. Latvijas to varētu saukt par apgūstu darot, un cik strauji tu apgūsti tās gudrās mājas ierīkošanu. Vai tam mēs piešķiram pārāk lielu nozīmi un viss notiek šitā sākot darīt, vai arī tomēr tas ir nenovērtēts un tur ir jāvelta savs laiks un savu izpēti ir jādara? Ļoti atkarīgs, kāds tev ir backgrounds, cik daudz tu saproti vispār no tādām tehniskām lietām. Jo, es nemācēju programmēt, tad, kad es sāku to visu, es nemācēju. Es datorus saprotu no bērnības, vai ne, bet tad man bija kaut kā grūti patiesībā. Es teiktu, ļoti ilgi bija jāmācās, lai saprastu. Jo nav jau īsti grāmatas, varbūt ir grāmata, kur to visu var izlasīt, bet YouTube'ā šī te informācija ir ļoti saraustīta, katrs kaut ko reklamē, savu produktu, un tad pēdējais, labākais, ko es esmu atradis, ir Smart Home tiktokeris, saucās Brett Tech with Brett, varbūt esi dzirdējis. Un viņš ļoti labi skaidro šīs lietas arī, gan viņš pats ir uzstādījis visu. Viņam daudz gadu pieredze, viņš tur savas tastatūras taisa, viņš ar 3D printeriem ņemās, un kādreiz uz Home Assistant bija uzbūvējis sistēmu, bet arī pēdējos gados pārgājis uz šo te HomeKit, uz Apple variantu, un parāda to, cik patiesībā daudz jau iespējas tagad ir arī tam. Tas man arī nedaudz motivēja. Tāds, varbūt tas HomeKits nav nemaz tik slikts un īstenībā ir baigi forši. Hei, Tūja bija protokols. Un kāpēc tā? Tūja nav protokols, Tūja ir uzņēmums. Viņiem ir savs, viņiem ir aplikācija, un viņi ļauj citiem ražotājiem izstrādāt ierīces uz viņu aplikācijas bāzes. Bet Tūja, tas tāpatās ir tāds ierobežots vairāk, es pat nezinu. Man bija kāda... Tā ir vēl neko sistēma, vai ne, kurā tev ir jāpieslēdzās. Es kādreiz pirku visas gandrīz Tūja ierīces. Tūja Smart Life, VTech arī viss strādā uz tās pašas bāzes. Un tu nezini, ko tu nopērc, jo jebkurš var gandrīz izstrādāt uz viņu, vai ne? Uz viņu tās bāzes. Ir ierīces diezgan daudz. Protams, es pirku vislētākās un daudzas, diemžēl, nestrādāja. Daudzas strādā lieliski, tā kā es teiktu vienkārši ņem... ja ir Zigbee, jau varbūt arī Tūja, un ja tev ir Zigbee 3.0, viņš strādās arī ar visu pārējo. Tāpēc, ja tu atrodi Tūja ierīci, un ja tev ir Zigbee variants, tas ir labs variants. Visticamāk, Paldies Sigitai par jautājumu, kur tehniķis arī savus 2 centus iemet, ka visas Tūja Zigbee iekārtas var likt uz tā paša hosta un Home Assistant, es pareizi, HA, un būs bez mākoņa. Ok, ļoti labi, super, paldies tehniķi par arī iesaist. Izējām ātri cauri. Tad var gadīties, ka viņi nevar savienoties lokāli, tā kā tur, bet tagad jau liela daļa arī savienojās. Okay. Tā, izējām ātri cauri vēl pēdējiem komentāriem. Mums pašā sākumā rakstīja, ka nevar savienot Alexa ar PlayStation 5. Kaut ko zini par to? Nav bijis PlayStation 5. Es atceros, man bija vecais teļuks, kur es nočakarējos kaut kādu gadu mēģinot viņu ieslēgt. Ieslēgt ar šo... Jo, zin kā, kad viņš ir ieslēgts, viņam ir tur TV boks pieslēgts klāt, un viss strādā, bet līdz ko viņi izslēdz ārā, tad vajag kaut kā viņu ieslēgt. Tad es tur skatījos, ir arī viskaut tie HDMI protokoli, kas ļauj ieslēgt televizoru, ARC, piemēram, tad tu savieno ar šo ARC PlayStation, gan jau, ka ir ARC vai pat eARC variants, kas Jā, vajadzētu būt. Tad līdz ar to ar PlayStation var kontrolēt televizoru. Es biju domājis, redzu tos Sonos tumbiņu, es iegādājos soundbāru Sonos Beam, tieši lai ieslēgtu televizoru, jo es lasīju, ka tur ir ARC, man televizoram ir ARC, bet tas bija diezgan vecs televizors un kaut kas tāpatās nestrādāja, ik pa laikam viņš bija offline,
uzrādījās, vai ne, aplikācijā var redzēt, bet visu laiku offline, un kad vajag, tad neslēdzās teļukas iekšā, un tad beigās nopirku šo te IR infrasarkano raidītāju, kas savienojas ar Wi-Fi. Tad ar to bija nedaudz... Labs izsnēm. Tas ir labs izsnēm. Kā aizsargāties pret Wi-Fi džemeriem? Tā. Es nevarēšu palīdzēt ar specifisku šitādu te, ka neslēdzas iekšā, kad ir kaut kas uzstādīts. Jā, šobrīd man ir tā, ka viss man slēdzas ar jauno teļuku, gan es tev tūlīt atbildēšu, bet jā, es teiktu, bieži vien variants ir jauns televizors, bet tur jāiedziļinās specifiskāk problēmā, un gan Apple TV var ieslēgt man televizoru, gan pats televizors var pats ieslēgties, gan Sonos soundbars var ieslēgt savu telefonu, manu televizoru. Un tavs jautājums bija... Jā, kad mums raksta, ka tikko jauns teļuks ir nopirkts. Man, pabeidzot par šo jautājumu, man bija līdzīgi ar Xbox. Man vecā labā metodika, vienkārši viņu izdzēs pavisam no, man ir slinkais variants ar Google Home. Es viņu izdzēs pavisam un pieslēdzu no jauna. Man šķiet, ka es viņu arī pieliku ar vadu pie rūtera saslēdzu patiešo, lai internets ar vadu. Man šobrīd nav bijušas problēmas ar to, bet, zin kā, case jau dažādi. Iepriekšējais jautājums, ko te gribēju piespēlēt, kas bija, kā izsargāties pret Wi-Fi džemeriem. Mēs daudz runājām arī par drošību, bet es nezinu, vai tu tik daudz esi pētījis to? Nē, es jau tev teicu, to labāk tev jāpajautā varbūt Elvisam, un es arī noteikti ar viņu par to izveidošu kaut kādu saturu šogad. Super. Jā, tas ir karstais jautājums, drošība cilvēkiem interesē. Man ļoti patika, ko Elvis parādīja, kur centīšos tagad neparādīt, ja, bet izsargāties no NFC, arī rīderē, ja, kas ir tajā fliperī iekšā pārgriezu kartiņu, un viss nopīkstināt pie kases nevar. Nav arī vajadzības, jo ar telefonu var samaksāt, kas ir daudz drošāk, un tad šis vēl aizvien strādā, bankomātā var ielikt. Redzējuši to, Nikolu? Es šo esmu redzējis, tikai domāju, cik liela iespējamība kāds man gar maku nobrauks ar rīderi, bet laikam tas ir tas pats jautājums, cik iekārojams es esmu kā upurs, vai ne? Jā, maku jau, man šobrīd vienkārši, kāpēc es to izdarīju, es pārēju uz šo te maku, kas pie iPhone stiprinās. Man pagaidām ir 2, es esmu tādā transition fāzē. Un tad šajā es viņu bieži vien noņemu nost, varbūt kaut kur atstāju, tāpēc es te neliku vispār kredītkartes iekšā. Tikai tur man bija citi dokumenti, bet tagad es pārgriezu un ieliku, un neviens man nevar nolasīt. Un, jā, es nezinu. Man liekas, ka kaut kur jau maks dažreiz nometās, un tad kāds var mierīgi nopīkstināt un paskatīties. Tad mums no Chinese Guy 22 mums bija jautājums, kā tu domā, vai mākslīgais intelekts tiks ielikts iekšā šajās ierīcēs, vai šobrīd varbūt jau tas ir noticis? Tas ir tāds šak, liekas. Kaut gan ir jau iespējas daudz, bet tas ir tāds šak, liekas. Kaut gan ir jau iespējas daudz, bet tas ir tāds šak. Tā, mums izstāsta, ka aizgāja skaņu uz riņķi. Tagad man dzirdi? Tā, dzirdi man tagad? Tagad ir labi? Atbalsojās, jā? Ne pārāk. Var mēģināt atbildēt uz šo jautājumu. Nē, man liekas, kad es runāju, viss pazuda. Ok, man kāds zvanīja un kaut kas tur pārslēdzās ar mikrofonu, laikam. Tā, un par ko mēs runājām? Labs jautājums. Īsi tā. Par mākslīgu intelektu mēs runājām. Jā. Tagad jau visi par to runā.
Es pēdējā laikā klausos, visi gaida, kad būs tas Apple kaut kāds paziņojums, kad beidzot. Un te ir daudz variantu, bet tas, ko mēs reāli laikam gribam, no tā intelekta ir, lai viņš saprot mūs, ko mēs gribam, vai ne? Tā kā ChatGPT mūs saprot. Bet te papildus tad ir šis te, viņiem ir iespēja arī izdarīt darbības tavā ierīcē. Un te ir atkal drošības risks, tāpēc tur Apple jau tik ilgi pie tā strādā, viņi grib to visu atkal lokāli, lai tev... Un tad daudz saka, varbūt tikai uz 16. iPhone tas būs pieejams, bet es šaubos, jo nu, tad tas baigi ierobežot to visu. Bet, nu jā, viņiem vajag šo te compute power, lai procesors var apstrādāt visu informāciju, un arī šī atmiņa viņam ir. Bet... drošības riski, man liekas, te ir liels jautājums, kas notiek, kad mākslīgais intelekts ir forši, ir ērti, es gribu, lai man tās automatizācijas, viņš pats saprot, ko man vajag, vai ne? Tas būtu vienkārši izcili, ja man pašam nebūtu jātaisa 100 automatizācijas, bet tas ir ļoti sarežģīti, es nezinu, kā mākslīgais intelekts varētu to izprast, arī gan jau, ka varētu, bet, nu, laikam tas otrs ir... tieši palīdzēt, nu, kā asistents, labs asistents, kas tev tiešām var saplānot tavu dienu, palīdzēt no rīta, es pamostos, un kā man parādās, piemēram, tagad pulksteni, nu, kad ārā ir 8 grādi vai mīnus 8 grādi, un parāda kādi mani eventi, bet tad tas otrs variants būtu labāks variants, piemēram, man ir atnākuši pa nakti, vai vakarā iepriekšējā 5 ēpasti, un mākslīgais intelekts Siri vai jebkas ir analizējis šos ēpastus, varbūt automātiski dažus iemetis spamā, un uzrakstījis jau sagatavot ēpastu, kā es varu atbildēt uz to vienu galveno no darba man kāds raksta, un pajautā, vai tu gribi šo nosūtīt, vai izlabot. Un tas būtu vienkārši wow. Tas būtu krūti. Man šķiet, ka būtu jau krūti, ja mūsu gudrie asistenti pirmkārt saprastu saliktus, sakārtotus teikumus ar vairākām daļām un neprasītu, ko tu gribi no manis. Un otrs, ja viņiem būs šī kaut neliela atmiņa, ka viņi var atcerēties, un arī, ka mums arī tehnicis arī raksta, ka learning funkcijas esot jau šur un tur pieejamas, vēro tavus paradumus un tad veido automatizācijas no tām, tā kā redz kā, nu šis un tas, mums jau ir, nu redz, kā mums... arī pats izveidot šo te automatizāciju ar balsi, vai ne? Bet es nezinu, vai tas būtu praktiski. Varbūt vieglāk to pat ir izdarīt tajā aplikācijā. Bet ir daudz noteikti pielietojumu, mēs vēl visu neesam izdomājuši. Rabbit Air One, man liekas, to var uztaisīt par aplikāciju, līdz ko izlaidīs šo te jauno Google... Arī interesanti, kāpēc Google neintegrē to savu jauno Gemini vairāk iekšā, vai ne? Man liekas, ka viņi jau pirms 5 gadiem tur demonstrēja funkcijas, kuras nekad nav izlaiduši. Tas, man liekas, ļoti interesanti. Arī te varētu būt kaut kādas drošības lietas un tā tālāk. Bet R1 Rabbits ir interesants. Es šodien noskatījos video par spēļmantiņu, kurai ir ChatGPT iekšā bērniem domāta, ko tur Graims palīdzēja izstrādāt. Un es tev atsūtīšu vēlāk video. Man liekas, Linus Media Group Short Circuit, tas kanāls saucās, viņiem bija atsūtījuši iztestēt. Ļoti iespaidīgi mazam bērnam. Tur ir limitācijas uzliktas, lai tu nevari uzdot kaut kādus tur jautājumus, un viņš ļoti forši atbild. Piemēram, tur viņi mēģināja pajautāt, kā rodas bērni. Tā ir lieliska lieta, ko pajautāt pieaugušajiem, bet varbūt mēs varam parunāt par raķetēm. Nu, tāds ļoti playful, un man liekas, ka, piemēram, viena bērna ģimenē ļoti labi varētu tāds draugs, ar ko parunāties, un tāds interesants, un arī uzzināt jaunas lietas, viņš tev var izstāstīt.
Jā, nu rekā, nu super. Vairāk kā stundu jau mums ir aizskrējis mūsu saruna, patiešām aizraujoši, pat neredzēju, kā laiks ir paskrējis. Izskatās, ka uz visiem jautājumiem arī šobrīd esam atbildējuši, neminot varbūt konkrētu brendu, bet uz atvadām, kas ir viena ierīce, ko tu šobrīd esi noskatījis gudrai mājai, nu, kas tev būs, kā saka, game changers, ja pacels tev gudro māju jaunā līmenī? Man liekas, ka tas kara sensors jau ir viens. Nu, vēl, protams, vienkārši pāris ierīces jānopērk, tad jau viss būs labāk. Vēl viens prezents sensors guļamistabā, un tad būs ritīgi krūti, man liekas. Tad jau, kad tie abi sastrādājās, tad tur varēs, piemēram, palieko dažreiz vienkārši tas prezents sensors nogļuko, ieslēdzas gaismas palieko vai siltums ieslēdzas palieko. Ja es varu uzstādīt papildus to, ja kāds ir guļamistabā vai pat ir tie pressure sensori gultā vai ne, vai kāds ir gultā, nu tad pāris automatizācijas nevajag aktivizēt. Tas ir tas nākamais, laikam, līmenis jau. Tu man esi sakārdinājis ar šiem klātbūtnes sensoriem un arī gribētu tagad papētīt, ko es varētu labāk izveidot. Bet, dāmas un kungi, ar skaļiem smash like button un daudz sirsniņām sakam lielu paldies Edgaram. Noteikti piesakojot arī viņam. Edgar Fresh, daudz foršs saturs, tiešām Edgar Malatis. Prieks redzēt, arī es daudz ko jaunu uzzinu no tavu kanāla. Tā turpināt. Paldies visiem foršajiem komentētājiem, tehniķim, Chinese gājiem, visiem pārējiem, kuri mums servē vienu jautājumu pēc otra. Pieskot arī lsm.lv kanālam, kas ražo šeit daudz foršu un kvalitīvu saturu, un arī droši varat pieskot arī man Artis Ozoliņš LV, gatavoju saturu no digitālo brokastu repertuāru. Tā kā paldies tev, Edgar, par to, ka pievienojies mums šajā vakarā, un es ticu, ka mēs vēl tiksimies nevienā sarunā. Man prieks, ka pasauc. Tiešām ir rītīgi interesanti, un es biju pārsteigts, ka te mums tik ļoti iesaistās cilvēki, un arī šis viss tiešām interesē. Tas nozīmē, ka tikai jāturpina. Super, Edgar. Forši, lai tev forša nedēļa. Čau!